Pagājušajā gadā es uzbraucu augstākajā pasaules pārējā ar moci, 5800 metru augstumā. Un nav tā, ka man nebija iekšējas pretestības. Es gribēju uzbraukt tajā kalnā, es zināju, ka tas ir kaut kas iespaidīgs. Un es esmu viens no 3 latviešiem, kas to ir izdarījuši kā pirmie. Lai arī domu līmenī ir skaidrs ceļš uz zināms mērķus, uz kuru mums bija jābrauc. Tur bija kalnu ceļš, kuram bija jāizbrauc cauri un daudz militārās bāzes. Taču loģiski nepietiek. Man bija emocionālā daļa, kas tomēr bija sāsinājusi manu nervu sistēmu un man sāpēja muguru. Ļoti izteikti sāpēja muguru. Tā, ka pa ceļam vienā armijas bāzē apstājos un es gāju pie armijas mediķa un es prasīju, vai kaut ko var iedot. Man iedeva želēju mugurai, ko var uzsmērēt, un precāpu medikamentus, lai varētu braukt tālāk. Jo tas nebija tikai par fizisko problēmu, tas bija arī par emocionālo, jeb psihosomātisko. Manā ķermenī šī spriedze un šī doma vien, kad mēs uzbrauksim tūlīt uz pasaules augstāko kalnu pārēju un būsim pirmie latvieši tur, bija pietiekoši spēcīgi, lai man pilnībā sarautu muguru un kaut kādā veidā veikt pat pašu sabotāžu. Un dažreiz ļoti iespējams tā notiek arī taviem mērķiem. Ir kaut kas, ko tu ļoti gribi, tu tikai tuvojies tam, tu to gribi sasniegt, tu pat ganīz vari sagaršot, jā, tūlīt tas būs, un kaut kas notiek, kaut kāda slimība notiek, vai nervu sistēmas sarauja, vai kaut kas sāk sāpēt. Un tu joprojām ar visām tām sāpēm un šo diskomfortu īstumā tu zini, ka tu varētu sasniegt to mērķi, bet dažreiz tu tikai, tomēr nē, es palikšu mājās, es atcelšos, es tomēr nevarēšu izdarīt. Dažreiz, protams, ir labi atkāpties un atpūsties, bet iekšēji mēs jūtam, ka īsumā mums šim vajadzēja iziet cauri, jo tā ir daļa no šīs pieredzes, kuru tu vēlējies saņemt. Un pie tās mēs varam nokļūt tikai izējot tam cauri. Es nesaku, ka ar sakostiem zobiem ir jāsasniedz savu mērķi, jo tev kaut kas sāp, taču dažreiz mēs nedrīkstam uzticēties mūsu domām, mūsu šaubām un sajūtām ķermenī, ja mēs gribam sasniegt kādu rezultātu. Mums tajā brīdī ir jāspēj paaugstināt sāpes slieksnis, lai ietu uz priekšu. Un jā, mūsu psiholoģija var veikt pašsabotāžu. Un dienu pirms braukšanas šajā kalnu pārējā Umlingla 5800 metru augstumā arī mans ķermenis gribēja uztaisīt pašsabotāžu. Taču es ļoti draudzīgi komunicējot ar savu iekšējo sajūtu un precāpu medikamentiem varēju realizēt to, ko man gribējās jau vairākus gadus un atgriežoties 4. reizi Indijā Himalaju kalnos. Un tagad jautās, vai tas bija tā vērts? Un man atbildi ir jā. Absolūti. Un vai es tur atgriezīšos? Visticamāk, ka jā.